Tie ir gadījumi, kad, ja jūs esat saņēmuši samaksāšanai ārēju attaisnojumu dokumentu, uz kura nav dokumentu izsniedzēja paraksta, bet jums ir kāds cits ārējais dokuments, kurām ir juridiskais spēks, tas varētu būt, piemēram, līgums, kurā ir abu pušu paraksti, un tad kopā šis dokumentu kopums jums apliecinās šo darījumu notikšanu. Vēl ir pāris gadījumi, ja nav iespējams izpildīt šīs iepriekš minētās prasības par to, ka papildus ārējiem attaisnojumu dokumentam bez paraksta ir kāds cits dokuments, tad ir iespējas dokumentu saņēmējiem, vai, pareizāk sakot, pakalpojumu vai preces saņēmējiem, viņa atbildīgajai personai pašai šo te dokumentu parakstīt, un reizē ar to apliecināt šajā dokumentā norādīto informāciju. Un vēl divi gadījumi, kur ir atrunāti arī likuma par grāmatvedības 7. pāntā, ir tas, ka ir iespējams izdarīt ierakstu grāmatvedības reģistros, pamatojoties uz bankas tātad izsniegtu kontu izrakstu, vai arī dokumentu, kurš attiecina maksājumu rīkojumu izpildīšanu, un uz kuru arī nav šī izsniedzēja pamata, un kuru atkal ir iespējams apliecināt pašam saņēmējam. Šeit ir jāņem vērā tas, ka grāmatvedības organizācijas dokumentos ir ļoti detalizēti jāatrunā šīs dokumentu aprits kārtības, jānorāda tās personas, kuras ir tiesības šos dokumentus parakstīt. Nu, un, protams, ko es kā valsts ieņēmuma dienas gribu pateikt galvenokārt, kas ir pierādījies arī tiesas spriedumos, ne jau tas paraksts ir tas galvenais. Galvenais ir tas, lai tajā dokumentā norādītā informācija ir patiesa un atbilstoši faktiskajiem apstākļiem. Jo jums var būt diezgan kāds dokumentu kopums un parakstu visi iespējamie, bet ja darījums nebūs noticis un ja būs iekrāmatots dokuments uz nenotikušu darījumu, tad valsts ieņēmuma dienas attiecīgi arī rīkosies. Pagājušā gada septembrī jau stājās spēkā jauns likums un parādījās mums jauns nodoklis, mikrouzņēmuma nodoklis, kas ir viens no tādiem mazākajiem nodokļiem, 9% no mikrouzņēmuma apgrozījuma. Par mikrouzņēmuma nodokļu maksātājiem var kļūt gan fiziskās personas, individuālie komersanti, gan arī SIA. Likums nosaka tādus dažus ierobežojumus, kas ir jāievēro nodokļu maksātājiem, lai viņi varētu izvēlēties šo te nodokļu maksāšanas režīmu. Palasot to, kas bija rakstīts likuma anotācijā, tad šī likuma pieņemšanas mērķis bija radīt nepieciešamos priekšnoteikumus, kas dara palikušajiem iedzīvotājiem uzsākt uzņēmējdarbību. Tas bija viens no mērķiem. Kā tad ir veicies ar šo mērķu sasniegšanu? Varētu teikt, ka šis mērķis ir sasniegts, jo uz 31. oktobri mums pavisam kopā ir reģistrējušies 15,6 tūkstoši mikrouzņēmuma nodokļu maksātāji, un no visiem jaunaģistrētajiem maksātājiem, kuri ir pieregistrējušies gan uzņēmuma reģistrā, gan arī valsts ieņēmuma dienestā, tad pašnodarbinātās personas, sākot no pagājušā gada septembra līdz šī gada 1. novembrim, aptuveni 25% izvēlējušies maksāt šo te nodokli. Tātad ir kļuvuši par mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem. Otrs šī nodokļu ieviešanas mērķis bija samazināt administratīvās prasības un vienkāršot uzņēmuma ienākumu nodokļu, iedzīvotāju ienākumu nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšanas kārtību. Šī nodokļu maksātājiem ir jāiesniedz tikai viena nodokļu deklarācija par nodokli reizi ceturksnī. Tādā ziņā varētu teikt, ka administratīvās prasības ir vienkāršotas, bet ir palikusi grāmatvedības kārtošana pilnīgi tāda pati, kā visiem citiem nodokļu maksātājiem. Ja tas ir SIA, tad viņam ir divkāršā grāmatvedība saskaņā ar gada pārskatu likuma normām. Ja tās ir fiziskās personas, tad viņām ir pēc viņu attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, individuālajiem komersantiem, atkal attiecībā pēc viņu apgrozījuma. Tāpat nav nekas mainījies arī šiem nodokļu maksātājiem attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļu piemērošanu un uz šo deklarāciju aizpildīšanu. Tā kā varētu teikt, ka šajā jomā likums savu mērķi ir sasniedzis tikai daļēji.
11. gada 10 mēnešos pavisam kopā mikrouzņēmuma nodoklis ir iekasēts 8,2 miljonu apmērā. Apmēram 200 000 ir iekasēti arī no tiem nodokļu maksātājiem, kuri neievēroja likumā noteiktos kritērijus un pārsniedz tos. Reiz ar to viņiem bija jāmaksā palielināt nodokļu likmi, jo šo statusu mikro nodokļu maksātāji viņi zaudēs tikai no nākošā gada 1. janvāra. Diemžēl man kā valstījām dienas pārstāvjiem ir jāsaka, ka pie visām tām pozitīvajām iezīmēm un tendencēm šajā nodokļu jomā ir iezīmējušās arī negatīvās tendences, un nodokļu maksātāji cenšas šo nodokļu režīmu izmantot tādiem visai glītiem mērķiem. Viena no tām ir izskanējusi visplašāk, par ko ir daudz runājuši arī Finanšu ministrijas pārstāvji savās publikācijās, gan bilancē, gan arī savos semināros, ir tas, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbrīvos savus darba ņēmējus no darba, un šie darbinieki un reizēm pat veselas struktūra vienības kļūst par jauniem SIA, kļūst par mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem un faktiski turpina to pašu darbu, tikai jau citā statusā un noslēdzot ar veco SIA uzņēmumu līgumu. Reizē ar to šeit ir saskatāms tāds mazliet simulatīvi darījuma pazīmes, jo nekas jau viņam nav mainījies, tikai viņš vairs nav darba ņēmējs, par viņu nemaksā attiecīgos nodokļus, bet viņš ir jau kā pastāvīgs nodokļu maksātājs ar savu mikro uzņēmumu nodokļu statusu. Vēl ir iezīmējušās tādas tendences, kā uzņēmumi savās deklarācijās neuzrāda apgrozījumu, bet tiek maksātas algas. Protams, tiek saņemti paskaidrojumi, ka tās naudas ir nākušas gan no PVN pārmaksām, gan no aizdevumiem, gan no vēl visādām citādām lietām. Taču šeit tiek uzmanīgi vērtēts katrs konkrētais gadījums, jo tas tomēr dara tādas mazliet bažības, ja uzņēmums ilgstošu laiku strādā bez apgrozījuma, savukārt algas uzņēmuma darbiniekiem un reizēm tam pašam dalībniekam tiek maksātas. Ir iezīmējušies vēl vairāki negatīvi momenti šī nodokļu režīma piemērošanā. Tos es jums tomēr negribētu stāstīt, jo, ja kāds dara, tad es publiski negribu arī visiem tās lietas iemācīt. Ir izsludināti, un, manuprāt, jau ministrs kabinets izskatīja grozījumus Finanšu ministrijas izstrādātos gan mikrouzņēmumu nodokļu likumā, gan arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumā un likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kur šīs problēmas daļēji tiks novērstas, iekļaujot jaunas uzraudzības normas. Bet tā kā šie likumprojekti vēl nav bijuši Saeimā un nav bijušas diskusijas par šīm normām Saeimā, tāpēc es arī tuvāk par tām neko šobrīd nerunāšu. Grāmatažiem droši vien labā atmiņā ir tā kārtība, kādā 2010. gadā mēģināja nodokļiem aplikt labumu, ko darbinieks guva no darba devējiem piedroša autotransporta izmantošanas. Jāsaka, ka šis eksperiments, es atļaušos teikt, ir diezgan tādā pamatīgā atmiņā ieslēdies arī valsts ieņēmuma dienesta, gan metodiķiem, kur rakstīja metodiskos materiālus, gan arī cilvēkiem, kur strādāja pie informatīvā tālruņa konsultantiem, jo tas bija ārkārtīgi smags pasākums. Šogad mums ir vēl viens jauns nodoklis, tātad gada sākumā stājās spēkā uzņēmuma vieglo transporta līdzekļu nodoklis, kurš aizstāja šo kārtību par darbinieku gūtā labuma aplikšanu ar nodokļiem. Šī nodokļa likumdošana tika iekļautā jau tajā likumā, kas runā par bijušo transporta līdzekļu nodevu, tagad transporta līdzekļu nodokli. Šo nodokli maksā visi komersanti, kuriem valdījumā vai īpašumā pieder automašīnas. Likumā ir skaidri noteikti šis nodokļu apmērs. Tas tiek zināmā mērā, tā samaksa tiek kontrolēta no CSDD, jo, ja šis nodoklis nav samaksāts, tad komersants nevar savai automašīnai iziet tehnisko apskatu. Reizē ar to šī nodokļa
gan administrēšanas kārtība, gan es ceru, jums arī piemērošanas kārtība ir krietni vien vieglāk salīdzinot ar 2010. gadu. Šogad no šī nodokļu ieņēmumi ir bijuši kopā 6,8 miljonu latu, bet ņemot vērā, ka nodokļu likuma normas paredzēja dalīto nodokļu maksājumu un vēl ir laiks to samaksāt līdz 15. decembrim, tad mēs ceram, ka vēl lielākie maksājumi ienāks šajā laika periodā. Arī šī nodokļu piemērošanā tomēr iezīmējās atsevišķi neskaidri jautājumi un problēmas, ar kurām ir nācies saskarties. Jā, nodokļu likumā ir teikts, ka tam vai komersants savu transporta līdzekli izmanto vienīgi un tikai savu saimnieciskās darbības vajadzībām, tam ir jāpierāda brauciens ar šo saimniecisko darbību saistīto braucienu uzskaitu jāveic un to veids izmantojot GPS. Tad nav nekādas absolūti prasības GPS sistēmām, tas ir ārkārtīgi vispārīgas normas un redzē ar to arī mums rodas grūtības izskaidrot nodokļu maksātājiem, kādām tad šīm sistēmām ir jābūt un grūtības reizēm arī ar faktiski to pierādīšanu, vai tā mašīna ir brauks tikai darba vajadzībām vai ne, ņemot par pamatu šīs GPS iztrukas. Daudz nodokļu maksātāju jautājumi un pretensijas ir saņemts par to, ka šis nodoklis ir jāmaksā arī par to laiku, kad mašīnai ir tikušas noņemtas numurzīmes un tās ir bijušas nodotas. Gan jautājumi par GPS, gan arī par to, lai nodoklis nebūtu maksājams par laiku, tas faktiski netiek izmantots. Risinās jau grozījumi šajā likumā, kas arī vēl ir tikai ceļā uz Saeimu, bet, kur ir skaņoti arī ar nodokļu maksātāju pārstāvjiem. Un šajos likuma grozījumos ir arī pilnvarojums izstrādāt ministra kabineta noteikumus, kuros vēl detalizētāk un daudz skaidrāk atrunāt prasības GPS. Mazliet tāds juceklis pašā nodokļu piemērošanas sākumā sanāca ar to, ka ne visi nodokļu maksātāji saprata, vai viņi nav komersanti, un reizē ar to, paskatoties, kam tad valsts ieņēmuma dienests atmaksā, redzam, ka šo te nodokli ir samaksājušas arī biedrības, reizēm ir samaksājušas arī zemnieku saimniecības, kuras, kā zināms, mums komersanti nav.